Labvakar! Koncertā Tukumā sieviete, dieviete. Labvakar! Šovakar uz skatuves kāpjas ne tikai dejotāji, bet arī mūsu draugi. Cilvēki, kurš dejo ar smaidu, ar enerģiju, ar mīlestību. Un viņi stāstīs stāstu par sievieti. Par sievieti kā spēku, kā maigumu, kā iedvesmu. Par sievieti kā dievieti, krāšņu, dzīvu un neatkārtojumu. Aizmirstam visas šīs lietas rūpes, ļaujamies mūzikai un skaistai dejai. Lai sāks koncerts Sieviete, dieviete. Lai dejo draugi un dejo sirds. Visam cauri iet Jāņa Purņa horeogrāfija, tautas mūzikas grupas Baiķa apderē, dejo ritums.
Dzērves par sevi saka tā: Ilze mūsu deju saimē, vadītāja visu gaumē, mikrofons ir viņas draugs, bet tā kā mešs visapkārt šauc. Dzērves dejā tā vien trauc un runāšana nesatrauc, soļus jaucam, stāstus vērpjam un uz mēģiem nasi steidzam, tautas tērpos visi glīti, deju soļi iemācīti. Dzērves labprāt piedalās katrā draugu koncertā. Sveķu Celma Galīnā. Jāņa Purviņa horeogrāfija, tautas mūzika, grupas Tā kā pērn apdarē, dejo Dzērves. Say
Dindaru Dandaru Ozoliņu, Sandras Kaurenenes horeogrāfija, tautas mūzika, Katrīnas Dimantas apdarē, dejo Pūrnieks. Lilijas Liporas horeogrāfija, Edgara Lipora mūzika, dejo Jadals.
Uzstās bēdas, atkal bēda. Gunas Trukšānas horeogrāfija, tautas mūzika, spēlmeņu kopas skutelnieku apdarē, dejo bandava. Zeme plaukst. Ilgas Mistras horeogrāfija, Mārtiņa Miļevska mūzika, dejo Rici.
Deju kolektīvs Ritums par sevi saka tā: nu pat kā esam iesoļojuši 45-gadnieku pulkā un izdejojām savu jubilejas koncertu, joprojām esam uz jubilejas viļņa. Kā kolektīvs esam kā raibs cinds, un katrs kolektīvu dalībnieks ir cinda raibais valdzīšs. Katrs mūsu kolektīvu dalībnieks ir ar savu dzīparu krāsojumu, savu izpildījumu niansi, acu skatienu un smaidu, deju soli, un kopā mēs turpinām saķerties, lai veidotu raibo kolektīva deju rakstu raibajā cindā, tādējādi priecējot gan sevi, gan arī citus. Kolektīva vadītāja Ieva mūs visus valdziņus satur savās rokās kā prasmīga adītāja savā adīklī, rūpīgi saturot un neizlaižot no sava acu skatiena nevienu no saviem valdziņiem, lai to mūsu kolektīva raibais cinda raksts. Kopā mēs varam un darām daudz, gavilēdami. Mums patīk dejot, tā, ka varam to darīt arī 6 dienas nedēļā. Mēs esam Ritums, ritam gavilēdami. Dievs man deva maizes zemi. Tā ir Ludboršas koreogrāfija, tautas mūzika, grupas Miglas Asni, apdarē dejo Ritums. Kurzemnieku strīķis, Guntas Skujas koreogrāfija, Kārļa Auzāna mūzika, dejo Dzērves.
Jauniešu deju kolektīvs Pūrenieks ir jauniešu kolektīvs, kam patīk aktīvs un enerģiskas dejas. Liriski un graciozi dejot mums nepatīk. Bet, ja ļoti vajag, varam. Esam ļoti dažādi. Mums ir NMPD darbinieks, tas nozīmē ārsta palīgs felčers, pildītājs, mēbeļu galdnieks un CNC operators, analītiskās ķīmijas tehniķis, kurjeris, kokvedējs, audiovizuālās vides mākslas speciālists, topošais tulks, topošais audiologopēds, topošā ērģelniece, topošais audiovizuālās komunikācijas dizainers, topošais ārsta palīgs ir felčers, topošais gaisa kuģa tehniskās apkopas inženieris, topošais datorsistēma tehniķis, topošais sporta speciālists un topošā mūziķa. Bet, lai arī cik dažādi mēs esam, mūs vieno mīlestība pret deju. Saules meita, Jostu Auda, Ines Cīrulas koreogrāfija, muzikālās apvienības rakstu raksti apdarē, dejo Pūrenieks. Labdānces, Viļa Ozola koreogrāfija, Rudolfa Šteina mūzika, dejo Bandava.
Latvijas Universitātes deju ansambļa Pērle B sastāvs tika izveidots 2024. gada septembrī. Tā vadītāja Keita Straume. B grupas mērķis ir sagatavot dejotājus deju ansambļa Pērle A sastāvam. Septembrī bija tikai ideja, bet pateicoties atnākušo dejotāju deksmei, pašlaik jau ir 22 dejotāji. Govju kazāks, Jāņa Ērvina koreogrāfija, Jāņa Grigļa mūzikas apdare, dejo Pērle. Rokas darba nebijās. Zandas Mulnieces horeogrāfija, Katrīnas Dimantas un Laimas Dimantas mūzika, latviešu tautas dziesmu vārdi, dejo Vidums.
tautas mūzika, Gunāra Igauņu apdarē dejo ritums. Taigas Ludbožas horeogrāfija, tautas ziņģe Valda Zilvera apdarē, dejo Rits.
Danco Jāni, Keitas Traumas koreogrāfija, latviešu tautas dziesmas folk grupas Tautmēta aptarē, dejo Pērles. Saldus deju kopa Bandava kopā dejo jau gandrīz 40 gadu. Dalībnieks vieno ne tikai deja, bet arī ceļotprieks un humors. Tīruma deja, Lilijas Liporas koreogrāfija, Edgara Lipora mūzika, dejo Bandava. Thank
tautas mūzika grupas Tā kā pērn apdarē dejo Vidums. Ugunsdzēsējs, audzinātāji, mūzikas pedagogs, bioinformātiķi, automehāniķis, logopēdi, grāmatvedi, teritorijas plānotāji, dažādu nodaļu vadītāji, inženieri, lauksaimnieki. Mēs katrs esam tik dažāds, bet ir viena vieta, kur esam viens vesels. Tas ir mūsu deju kolektīvs Jadals. Polku lecam jau no 2013. gada. Nosaukums Jadals lībiešu valodā nozīmē dienvidu vējš. Tas ir labākais vējš pie jūras zvejniekiem, lai krastā nāktu vislielākais loms. Kolektīvs ir dzīvespriecīgs, izpalīdzīgs un vienmēr pozitīvs. Viņi kā kolektīvs ne tikai dejo, bet piedalās pašmāju teātru izrādēs, skrien stirnu bukos, 2 reiz bijuši daļa no dziesmu un deju svētkiem, stāvējuši Rīgas Rīnī maratonu goda sardzē atbalstot skrējējus finišu taisnē, pakojoši dakteru klauna bukletiņus, piedalījušies Enguras adventas tirdziņā ar dejām un brānu ziedojumu veduši uz Rīgu, uz labdarības maratonu dod 5. Tā teikt, ar godu un lepnumu pārstāv savu mazo piejūras ciemu Enguri. Jadala moto: viens par visiem un visi par vienu. Mīļie puiši, labie puiši, Aijas Baumans koreogrāfija, Raimanda Paula mūzika, dejo Jadals. Neziņā jūs savu laiku bija pārāk.
Kad tie zēni brūšos gāja, Jāņa Ērģeļa koreogrāfija, Andra Alviķa mūzika, dejo ritums. Rīgas valstspilsētas tautas mākslas centra ritums vidējās paaudzes deju kolektīvs Rīts. Kolektīvs dibināts 1992. gadā. Sākumā tas darbojās kā Rīgas 99. vidusskolas tautas deju kopa ar 8 dalībniekiem. Sākotnēji kolektīva nosaukums bija Rēvele, taču kopš 2019. gada kolektīva jaunais vārds ir Rīts. Pašlaik kolektīvā ir 26 dalībnieki, kuri ikdienā darbojās dažādākās ar deju nesaistītās nozarēs. Ļoti daudz dejotāji savas dejošanas gaitas ir uzsākuši tieši Ritā. Kolektīvs aktīvi koncertē kā Latvijā, tā ārpus valsts robežām un bieži kopā ar Latvijas Universitātes deju ansambli Pērle. Kad mēs meitas precējām, Jāņa Marcinkieviča koreogrāfija, Sandras Lūķis mūzikas apdere, dejo Rits.
Maģa Ābelēna, Ineses Cīrules horeogrāfija, tautas mūzika, tradicionālās dziedāšanas grupas saucējas apdarē, dejo Vidums. Zinču Prīkša, Ilmāra Dreļa horeogrāfija, tautas mūzika, Eināra Lips apdarē, dejo Jadals. Sokla mēnesi
Kūmas, Ilmāra Dreļa koreogrāfija, tautas mūzika, Gunāra Igauņa apdarē, dejo dzērves. Tavs ar roti saborās, ka tie malkus kaldādami tās par tālo roiņu. Mote mēs Deju kolektīvs Vidums ir Tukuma kultūras namas sirds un dvēsele. Kolektīvs, kas ar savu raksturu un pārliecību iedvesmo ne tikai dejotājus, bet arī skatītājus. Šis kolektīvs ir dzīves pierādījums tam, ka dejai ir spēks pārsniegt robežas un pārvarēt jebkuras grūtības. Vidums ir par izcilību, neatlaidību un nebeidzamu vēlmi sasniegt jaunas virsotnes. Katrs solis un katra deja ir atklājums, kas apliecina kolektīvu dziļo mīlestību pret mākslu un savu identitāti. 2024. gads bija Vidumam nozīmīgs pārmaiņu gads. Ilgadējais deju kolektīvu vadītājs Intars Klenkovs, kurš bija deju kolektīvu garīgais un radošais spēks, devās plašajā pasaulē sasniegt jaunus mērķus, atstājot lielu tukšumu. Tomēr kolektīvs, kura spēks slēpjas tā kolektīvajā garā, neatlaidīgi meklēja jaunu vadītāju, kas spētu turpināt to ceļu, kuru bija iezīmējis Intars, un atrada Inesu Cīruli, kurai nebija bail pieņemt šo izaicinājumu. Viņa saprata Viduma raksturu, tā vērtības un vīziju, un ar pārliecību pievienojās kolektīvam kā tā vadītāju. Ineses vadībā Vidums turpināja strādāt, pierādot, ka viņiem nav šķēršļi, ko nevarētu pārvarēt. Pirms 2 nedēļām kolektīvs piedalījās deju skatē, kur iegūta augstākā pakāpe, apliecinājums tam, ka Vidums ir dzīvotspējīgs, ka viņu ceļš ir pareizs un ka viņi turpina attīstīties, neskatoties uz izaicinājumiem. Vidums ir vairāk nekā tikai deju kolektīvs. Tas ir dzīves prieks, spēks un pārliecība. Tā dejotāja iedvesmo ar savu deksmi un iemāca mums visiem, ka nekas nav par augstu, ja sirds ir pilna ar vēlmu un neatlaidību. Vidums ir kolektīvs, kas spēj pārdzīvot pārmaiņas, jo tā pamatā ir ne tikai dejas, bet arī dziļa saikne un izpratne par to, kas ir svarīgs. Katra dejotāja ieguldījums, katrs solis un katra atbildība par kopējo mērķi. Un tas ir tikai pirmais solis jaunajā sākumā. Vidumam vēl priekšā daudz skaistu brīžu un sasniegumu, jo viņi turpinās dejot, mācīties un sasniegt arvien jaunus augstumus. Vinupa polka, Ilmāra Dreļa koreogrāfija,
tautas mūzika, Daces Baltkājas apdarē, dejo Vidums. Es varēju līdzlēt Jāņa Kalniņa horeogrāfija, Zanas Lēmanas, Jumja Ločmeļa, Audra Ločmeļa mūzika, dejo Pūrnieks.
Žuks Dančuks, Jāņa Ērgļa koreogrāfija, tautas mūzika, kapelas Dziga apdarē, dejo Pērle. Jančuks, Dančuks, 5, 2, 3, 4! Vidums draugu koncerts ir nodejots. Sakām paldies koncerta dalībniekiem un aicinām visus uz skatuves. Šlokenbekas kultūras centra vadītāja, vidējās paudzes deju kolektīvs Dzērļus vadītāja Ilze Buka. Jelgavas galvaspilsētas pašvaldības iestādes kultūra, Jelgavas kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvs Ritums, vadītāja Ieva Karele, koncertmeistare Ludmila Griščenko. Jelgavas kultūras centra deju kopa Andava, vadītāja Inese Buša. Ēnkuras kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvs Jadals, vadītāja Evija Bergmane. Latvijas universitātes deju ansamblis Pērle, B grupa, vadītāja Keita Straume. Rīgas Vārtpilsētas tautas mākslas centra Ritums, vidējās paudzes deju kolektīvs Rits, vadītājs Raimonds Dzintars, repetitori Keita Straume un Linas Ančāns, koncertmeistare Maruta Bulšnieks. Kūres kultūras nama jauniešu deju kolektīvs Kūrnieks, vadītāja Ines Cīrule, koncertmeistare Velga Dektere. Tukuma kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvs Vidums, vadītāja Inese Cīrule.
paldies arī skaņas un gaismas meistaram Paulam Penderam. Aijai Balandiņai. Anetei Vitenai. Kultūrsnama direktore Anete Vitena. Paldies visiem dejotājiem, paldies visiem vadītājiem, paldies skatītājiem. Paldies visiem un tiekamies nākamgad. Mēs gribam teikt lielu paldies mūsu burvīgajiem vadītājiem. Jūs noteikti pamanījāt, ar kādu mīlestību tika runāts par D kolektīvu vidums. Tādēļ, ka šie vārdi nāca no sirds, un sirds pieder mūsu maza pauzīti ieņem šiem dejotājiem Anitai un Mārim Skudram. Paldies! Paldies visiem skatītājiem, paldies, ka jūs izturējāt šo cīru puteni, paldies, ka ieradāties, paldies, ka aplaudējāt, paldies mums, mīļie draugi, ka ieradāties, nenobijāties, un paldies, ka izspēlējāt spēli. Par to mēs vēl baldītas laikā parunāsim. Un tagad sastāmies uz kopējo bildi.